Labdien, cienījamie kolēģi, pašvaldību metodiķi! Milzīgs prieks satikties šodien ar jums. Informēju, ka šis seminārs tiek organizēts projekta Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide ietvaros. Jaunais mācību gads vienmēr iesāks ar augstiem mērķiem, jauniem plāniem, apņemšanos un cerību, ka viss noritēs pēc plāna. Pieredze rāda, ka vairumā gadījumu tā nenotiek. Tāpēc šodien aicināšu jūs ieklausīties informācijā, ko mēs sniegsim, aktualitātēs un sadzirdēt to, ko mums saka dažādos veidos iegūti dati, kas norāda uz mūsu tuvākām vai tālākām vajadzībām. Šie dati būs iegūti dažādos veidos. Gan TALIS 2024. gada pētījumā, gan anketēšanā, ko mēs veicām mācību gada noslēgumā pašvaldību metodiķiem un skolu vadības komandām. Gan arī raugoties uz monitoringa darbos iegūtajiem rezultātiem. Tātad šodien semināra darba kārtība. Vispirms par pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveides un ieviešanas rezultātiem valsts un pašvaldību līmenī. Tātad, kur mēs šobrīd esam projektā, izvērtējot pret sākuma punktu un ko darīsim turpmāk. Stāsts par līdzinējo pieredzi, identificēsim galvenos izaicinājumus un vajadzības pedagogu profesionālās pilnveides īstenošanā, runājot par to, ka pedagogu profesionālā pilnveide noteikti nav tas, kas ir pedagogu profesionālā izaugsme. Mudināsim jūs domāt par šo pāreju, kā to veicināt. Stāstīsim par prioritātēm un turpmākās attīstības vajadzībām, balstoties iegūtajos datos, tostarp monitoringa darbos iegūto rezultātu analīzē. Un, protams, par jaunā mācību gada aktualitātēm, gan tām, kas ir jau apstiprināts, gan tām, kas šobrīd vēl ir saskaņošanā. Jo mēs atbalstām pedagogus, lai Latvijā būtu labākā izglītība pasaulē, un to mēs varam izdarīt tikai un vienīgi visi kopā. Seminārā piedalās Inga Upatniece, Valsts izglītības attīstības aģentūras pedagogu profesionālā atbalsta departamenta direktore, Liena Trūpa, Valsts izglītības attīstības aģentūras profesionālā atbalsta departamenta metodiskā atbalsta nodaļas vadītāja, Marta Mikīte, Valsts pārbaudījuma departamenta monitoringa nodaļas vadītāja un Laura Joma, valsts metodiķe sociālajās zinātnēs. Lūdzu, Inga, vārds jums. Labdien! Tie, kas jau iepriekš projektā ir darbojušies, šeit varbūt gaidīja ieraudzīt Danu Narvaišu, bet šajā vasarā ir notikušas pārmaiņas, un Dana ir izvēlējusies doties citos profesionālos izaicinājumus, un projekta vadību esmu pārņēmusi es. Ja īsumā par mani, tad pirms gada vēl strādāju Izglītības zinātnes ministrijā, Vispārējās izglītības departamentā. Pirms tam biju skolas direktore un skolas vadības komandā, tā skaitā ar metodisko darbu arī nodarbojos. Un šobrīd, pārņemot projektu, protams, pirmais jautājums, kur mēs ejam? Kas tad mums sagaida 29. gada augustā, kur mēs gribētu būt? Un joprojām aktuāli ir šī vienotā atbalsta sistēma valstī, kur katram ir sava loma, ko mēs darām valsts līmenī, ko darām pašvaldību, ko darām izglītības iestādēs. Un es teiktu, ka šī loma šī projekta laikā tiešām formējas un arī reizēm transformējas. Tad, kad mēs esam izlēmuši darīt varbūt tā, tad atkal mainās kāda realitāte un mazliet citādi tie apstākļi, kuros mēs atrodamies. Tāpēc es teiktu, ka šis projekts tiešām ir šīs sistēmas veidošanas projekts. Un mēs šobrīd uzsāksim arī projekta vidustermiņa izvērtēšanu. Tikai, ja pie jums vēršas kāds saka, ka viņš izvērtē projektu un grib no jums kaut ko dzirdēt, tad tā ir taisnība, tad viņš būs tiešām, tas nebūs kāds krāpnieks.
ka ir jāsaprot, kur mēs esam un ko mēs vēl varam mainīt nākamajā posmā, kas mums vēl ir palicis. Vēl viena sadaļa, protams, ir izcīlības pasākumi, olimpiāda, zinātniski pētnieciskie darbi. Pavisam īsumā iezīmējot, šogad turpināsim izmantot Latvijas Universitātes edu platformu, tā kā tas jums ir saistoši, tad tas šajā gadā pāriešana uz kādām citām platformām nenotiks. Un metodiskā atbalsta materiālu kontekstā šobrīd arī šodien mapē intensīvi tiek publicēti materiāli. Tur ir tā, ka ja tu ieiesi vienā stundā un nākamajā varētu būt jau izmaiņas, tāpēc tā publicēšana tiešām šajās dienās intensīvi notiek. Tas, ko mēs gribētu īpaši aicināt, lai skolotājiem nav tādu bažu, kas tur būs un kad tur kas būs, ir izveidot informatīvu video. Šobrīd gandrīz visos priekšmetos, kuros vispār šie materiāli tiek veidot, via YouTube kanālā tas ir. Mums arī via mājaslapā, pirmajā lapā ir informācija par šiem materiāliem, tur ir arī saite uz to kolekciju. Tā kā ja skolotājiem ir jautājumi, kas man tur būs, vai man tur būs, tad katrā ziņā vismaz video formātā jau materiālu izstrādes komanda skaidro, kas būs, kas ir mainījies, ja mainījies, kāpēc. Atgādinu, ka programmu paraugi ir programmu paraugi. Tad mums nav valstī noteikti obligāta parauga programma, līdz ar to nav pretenziju uz to, ka obligāti jāizmanto jaunie paraugi vai vecos vispār tagad nezinu, kur tad viņus būtu jāliek. Šis ir piedāvājums, ir programmas, kuras mainījušās nav vispār, piemēram, fiziķi izlēma, ka programma ir atstājama tieši tā kā ir. Ir programmas, kur ir nedaudz pamainījies kaut kas, ir programmas, kur kaut kas vairāk. Tad jūsu uzdevums tad ir vērtēt no savas puses, kā jūs to redzat. Un, ja lietojot jums tiešām skolotāji konstatē, ka tur ir kaut kas uzlabojums, vai jums ir komentāri, tur visur ir publicētas veidi, kā par šo ziņot. Jo materiāliem ir uzturēšanas periods, tas mums ir ļoti svarīgi, ka nevis kāds sēž pie sava datora vai pie saviem skolēniem, saka, kāpēc tajos materiālos ir šis, kāpēc nav tas, vai kāpēc tas ir formulēts šādi, nevis tā. Un tad šī ir iespēja reāli iesaistīties. To mēs arī aicinātu darīt. Tālāk dodoties sasniedzamie rezultāti, atbalsta sistēma, metodiskā atbalsta materiāli, profesionāla atbalsta pasākumi, kas ir gan konferences, gan kursi, gan semināri, dažādi mums tie veidi. Digitālās platformas turpinām tad pilnveidot ar digitālās skolotāju istabas, arī mapē šobrīd jaunie materiāli tiek ievietot. Teiksim, tas, kas par valsts pārbaudījumu informācijas sistēmu, turpinam strādāt pie tā, lai VPS strādātu labāk un mums būtu atbalstoši. Bet, kā jau teicu, par olimpiādēm un zinātniski pētnieciskiem darbiem šobrīd vēl paliekam Latvijas Universitātes edu platformā. Un šogad tiešām varam lepoties ar izcilības pasākumiem. Mums tiešām mūsu starptautisko olimpiāžu komandas ved mājās medaļas, par ko ļoti liels prieks. Un par vienotu atbalstu pedagogiem šobrīd esam schēmu izveidojuši šādu, bet, kā jau teicu, jo ilgāk uz kādu schēmu skatās, jo vairāk šķiet, ka varbūt vēl tur kaut kas procesā ir pielāgojams vai maināms. Tā kā mums šobrīd vispārējās izglītības valsts metodiķi tad tiešām ļoti nopietni, manuprāt, strādā, lai nonākot pie skolotāja, tas notiek caur pašvaldības metodiķu kaut kādu tīkla iespēju izmantošanu. Bet vienlaikus mums ir arī projektā sadaļa, kas attiecas uz profesionālo izglītību, tehnikumiem un tā tālāk. Šo jūs visu redzēsiet, to mēs varam pēc tam. Šis tiešām svarīgs tādā vidustermiņa izvērtēšanas kontekstā. Ja jūs redzat kaut ko citādi, varēsiet paust savu viedokli. Un tas, par ko es gribētu parunāt,
No savas puses vēl pirms dodu vārdu maniem kolēģiem, kuri jau stāstīs specifiskāk par projekta metodiskā centra lietām. Tad valdības rīcības plāns Izglītības zinātnes ministrija ir izvirzījusi prioritātes satura jautājumos un kā tas attiecas uz mums. Šeit gribu komentēt, jo esmu pamanījusi arī, ka jau sociālajos tīklos kāds paņēma šādu tipu attēlu un jau tad ar to darbojas. Tas ļoti svarīgi, lai es tad jums kā pirmavots izstāstu, kas mums notiek un kā tas tiek virzīts. Par Latvijas vēstures stiprināšanu, tad ministrs prioritāte ir stiprināt Latvijas vēstures izglītības saturā pamat izglītībā. Šeit mēs sadarbojamies ar Vēstures un sociālo zinību skolotāju biedrību. Vēlreiz vēlos uzsvērt, nebūs 2 jauni priekšmeti, vai nebūs jauns standarts tagad no 1. semestra, vai nebūs izmetamas miskastē iepriekšējā programmu paraugi, lai nav šāda vienkārši diskusija. Tiks piedāvāts aktualizēts programmas paraugs kā alternatīvs piedāvājums. Sociālās zinības 1. 3. klasē tur izmaiņu nebūs. Tur es drīzāk teiktu, tas ir tāds metodisks komentārs, kas no Latvijas vēstures tur ir, piemēram, novadi vai kādas citas lietas, un vienkārši akcentējot, tad ka šis ir būtiskais elements, bez kā mēs tiešām negribētu, ka skolēni virzās tālāk. Sociālā zinības un vēsture 4. un 6. klašu posmā šobrīd biedrība varētu piedāvāt tādu mazliet jau lielāku izmaiņu, tādu skatījumu, kas balstās jau uz konkrētu skolu pieredzi, kā viņi šo priekšmetu māca šobrīd. Un, ja skatāmies 7. 9. klases Latvijas un pasaules vēstures saturā, tad arī šobrīd tāds kardināls pārmaiņas nav domāts. Tiešām izceļot to, kas tad ir Latvijas vēstures saturs un kā nepalaist garām ļoti svarīgas lietas. Tas, ko skolotāji var darīt, tad var izmantot šo jauno paraugu, var izmantot iepriekšējo paraugu. Mēs, protams, rosinām visādos veidos Latvijas vēstures jautājumiem tiešām pievērst uzmanību, jo kurš cits par Latvijas vēsturi mācīs, ja ne mēs. Un oktobrī ir plānots diagnostikas darbs 10. klašu un 1. kursu izglītojumiem. Tas būs tiešsaistē VPS platformā, testa veidā par tieši Latvijas vēstures arī sociālo zinību jautājumiem, kas būtu bijis jāapgūst pamatskolā. Atgādinu, ka diagnostikas darbs nav obligātais valsts pārbaudes darbs. Diagnostikas darbs ir darbs, kuru mēs vienkārši ļoti lūgsim jums ar mums sadarboties un rosināt 10. klašu skolāniem to izpildīt. Un arī 1. kursu audzēkņiem tehnikumos lūgsim izpildīt. Protams, priecāsimies, ja izpildīs, tāpēc, ka tad mēs iegūsim objektīvākus datus par to, ar kādām zināšanām tiešām pabeidz 9. klasi, jo skaidrs, ka testa veidā 3. 4. solo līmeņa uzdevums mēs nespēsim nekā pārbaudīt, tas nav arī mērķis. Mērķis ir saprast, ko par vēsturi zina, ko par sociālajām zinībām zina, un no tā, teiksim, secināt tālāk kaut kādas lietas, kam mums jāpievērš uzmanība. Bet, ja kāds kategoriski atsakās izpildīt, tādas ir viņa tiesības, protams. Mēs ar varu nevaram šo nekā nevienam piespiest. Mēs vienkārši ļoti aicinām saprast, ka tas ir būtiski, manuprāt, šīs jomas attīstībā kopumā. Un arī 4. un 8. klašu skolotājiem īpaši ir domāta profesionālā pilnveide par to, kā tad Latvijas vēsturi šajā posmā, vidusposmā mācīt, kādas metodas izmantot, kā vēl kam likt akcentus. Tagad tas būtu par vēsturi. Savukārt par kolektīvo dziedāšanu mūzikā. Šobrīd ir aktualizēts programmas paraugs, tas vēl atrodas pie maketētāja, tāpēc nav publicēts. 8. ja nemaldos, septembrī sākumā mūsu metodiķe Ilze Vilde plāno arī tiešsaistes semināru par šo. Arī šeit, lai nebūtu kaut kādu tādu interpretāciju, kas tas tāds būs,
Programmas temati pa gadiem, piemēram, pa klasēm mainīti nav, bet tas, ko mēs arī vasarā runājam fokus grupā ar skolotājiem, piemēram, tematu ir ļoti daudz. Piemēram, 9. klasē ir 1 stunda nedēļā, bet 9 temati. To ir sarežģīti īstenot, ja mēs gribam katrā vēl tematā kompleksu sasniedzumu rezultātu. Līdz ar to viens no mērķiem ir bijis samazināt tematu skaitu. Otrs, tiešām izcelt to, kas jau patiesībā standartā ir rakstīts, ka mūzika būtu jāmācās praktizējot, nevis teoriju mācoties. Līdz ar to mūzikas programmas autors, tā skaitā, kurus ir arī mācību grāmatu autors, lai nav šaubu, ka šī programma tad būs ļoti atšķirīga un vairs jaunās mācību grāmatas nederēs. Derēs tās jaunās mācību grāmatas. Tātad, kā tad tiešām vērst uzmanību uz dziedāšanu un arī uz kolektīvo muzicēšanu, jo mēs zinām, ka arī pusauģu vecumā balss mainās un tā tālāk. Tas viss ir ņemts vērā. Ir arī piedāvāts snieguma līmeņa apraksts sākuma skolā, kā vērtēt dziedāšanu, jo to bieži skolotāji jautā, kā to darīt. Par to mēs detalizēti stāstīsim. Un arī būs profesionālās pilnveides kursi tieši par kolektīvo dziedāšanu, par arī muzicēšanu, jo praksē ir konstatēts, ka daļa mūzikas skolotāju ir instrumentu spēles, piemēram, pedagogi oriģināli, un tiešām tā, kā mācīt mazam bērnam dziedāt, to, manuprāt, nekad nav par daudz vēlreiz un vēlreiz mācīties. Par ģimenes vērtībām un veselību pratību. Šis ir tas, ko ministrē sauc par ģimenes veselības mācību. Ministrs redzējumā tas kodols atrodas sociālajās zinībās pamatskolā. Tas tika prezentēts arī Vēstures un sociālo zinību biedrības vasaras skolā. Redzējums ministrs biroja pārstāvi šo stāstīja. Diskusijas tur ir dažādas. Tas, ko šobrīd redzam, ka ir vērtības, vai arī, ja mēs šobrīd domājam vairāk par sociālo-emocionālām prasmēm, tās lietas ir sociālajās zinībās un attīstāmas sociālajās zinībās, bet arī nav, lai nav šaubu, tad, ja piemēram kāds saturs ir bioloģijā, nav plānots, ka pēkšņi tas vairs nebūs bioloģijā, un tagad to mācīs sociālo zinību skolotājs. Vai tas, kas ir sportā, tas tur arī paliks. Šeit ir tiešām par tādu vērtību, ētikas, veselības, vispār par sevi kā cilvēku tādu izpratni. Bet šis ar šo gadu neietekmēs skolotājs, jo modulis līdz tādam jēdzienu līmenim tiks izstrādāts, piedāvāts tālāk jau apspriešanā. Tā kā tas ir tāda ceļa karte, tas ministres izpratnē ir tāds turpmākās rīcības plāns. Kas būtu viss jāizdara, lai šo vispār varētu ieviest, ietverot tai skaitā, kāda kompetence vispār jāpilnveido skolotājiem, kādi materiāli ir vajadzīgi, kā tas vispār varētu izskatīties sociālo zinību saturā. Tas viss vēl ir priekšā darāmie darbi. Jā, un tādā veidā mēs esam iesaistīti ministres prioritāšu izpildē. Šobrīd programmas drīzumā jaunie varianti būs pieejami skolotājiem vērtēšanā. Tad jāatzīst par labu esam, tad būs izmantojami, ja kāds saka, es neizmantošu, viņam ir tādas tiesības. Labi, tā, kas mums vēl par profesionālās kompetences pilnveidi. Tas ir ļoti svarīgi šobrīd, izstāstīšu, kāpēc, jo mēs gribam uzsākt jaunu pieeju, kādā veidā tad organizēt, bet tātad kādā veidā piesakās skolotāju kursiem, ir īpaši mūsu organizētiem, tas ir saistībā ar programmu STARS. Šeit ir mūsu tāds lielais skats uz to, ko mēs piedāvāsim no VIA. Uz pašvaldību metodiķiem attiec gan uz skolu, gan arī uz pirmsskolu metodiķiem. Kurs, ko mēs piedāvāsim savukārt. Tad mēs koncentrējamies uz vadītājiem, vietniekiem,
jaunajiem vadītājiem, tad būs jaunas grupas arī direktoru moduļiem. Jaunums ir arī pavisam jaunajiem skolotājiem. Vienreiz mēnesī mēs organizēsim tiešsaistes semināru sadarbībā ar ministriju par tādiem aktuāliem jautājumiem, kā tad skolotājs, kas viņam varētu būt aktuāls, kad viņš mēnesi ir pabijis skolā, tad 2, tad 3 un tā cauri gadam ejot ar viņiem kopā. Šobrīd nav tāds skaidrs tematu loks, tāpēc, ka mēs kopā sapratīsim, kā mēs virzāmies, kur mums tā vispār kāda būs interese, to jau mēs vēl tikai redzēsim. Attiecībā uz mācību priekšmetu skolotājiem, tur, kur mēs esam izvirzījuši kādas prioritātes ministrijas līmenī, mēs arī piedāvāsim profesionālo pilnveidi, un arī tekstpratība, rēķinpratība, dabaszinātņu jautājumi ir fokusā, un arī saistībā ar to, kas izskan, ja gadījumā eksāmens vai nav eksāmens, neatkarīgi no tā, vai ir eksāmens vai nav eksāmens galu galā, atbalsts dabaszinātņu jomas skolotājiem centralizēti no mūsu puses ir plānots. Arī par labbūtību domājam, jo tās krīzes, kas mums bija maijā, piemēram, tīpaši konkrētos reģionos, liecināja, ka cilvēku tā emocionālā noturība nevienmēr ir tāda tik stabila, kā varbūt tādās krīzēs būtu noderīgi. Kopumā, ja būs konkrēti jautājumi, tad kolēģi atbildēs, bet šis ir tāds ietvars, kā mēs raugāmies. Un, ja skatāmies tālāk, tad šeit man vajadzēs ļoti lielu jūsu iesaisti, jo mēs plānojam uzsākt profesionālās kompetences pilnveides iespējas platformā Stars. Es domāju, ka Stars varētu jums nebūt nekāds pārsteigums. Mēs esam ļoti daudz strādājuši pie tā, ka pieaugušie mācās šajā platformā. Bet ar pedagogiem ir savādāk, jo tas ir saistīts ar mūsu projekta specifiku, ka nauda pašvaldībām ir decentralizēta. Respektīvi, jums ir sava nauda jūsu kursu programmu īstenošanai. Un tāpēc šeit ir ļoti svarīga jūsu atgriezeniskā saite. Es negaidu šobrīd, jo es saprotu, ka jums ir jāparunājas savā starpā vēl ar citiem pārvaldēs, varbūt ar iepirkumu speciālistiem. Es vienkārši izstāstīšu, kādi ir varianti, bet jūs varat atbildēt. Pirmais variants neinteresē no tā nekas. Arī tas dara, bet tas mums ir jāzina. Vai arī jūs sakāt, mums dara visādas attīstības iespējas. Tad pirmais tās programmas, ko mēs organizēsim kā VIA, piemēram, mūzikas skolotājiem, bet mēs organizējam šo programmu, mēs šo programmu liksim platformā Stars. Skolotāji pieteiksies caur šo platformu, bet joprojām pašvaldības pusē ir apstiprināti, ka viņš vispār ir mūzikas skolotājs. Tad par šo ir pirmais jautājums, vai jūs tur saredzat kaut kādus jautājumus, kas mums ir jāatbild saistībā ar to, kurš kā apstiprina jūsu pusē to, ja mūzikas skolotājs, piemēram, izvēlas pieteikties mūsu VIA programmai, bet viņš tad ir piederīgs kādai teritorijai. Tad par pašvaldībām runājot. Visu laiku bija tāds, visu laiku, ne jau katru dienu jūs mums rakstījāt, bet tā kopumā bija vēlme, ka būtu mūsu izvērtētu programmu saraksts, kuras tad, pirmkārt, kuriem ir interese kursus vadīt, un otrkārt, mēs esam par lektoriem, par programmas saturu, arī vēl paskatījušies, vai tiešām tas varētu būt tāds labs piedāvājums. Variants Starā, šajā platformā, šīs programmas vienkārši ir informatīvi pieejamas. Ja jums interesē, jūs zināt, ka ir šāds piedāvājums vispār Latvijā. Variants B. Jūs vēlaties, lai jūsu tajā brīdī, ja jūs iepērkat šo programmu, jo jūs saprotat, ka publisko iepirkumu procedūru neviens nav atcēlis. Tāpat kā jūs darbojaties, tāpat jūs darbojaties. Tad variants B, jūs gribētu, ja šo programmu jūs iepirkuma procedūrā esat iepirkuši, jūs gribētu, lai jūsu skolotāji arī tomēr caur Stars platformu tad tur piereģistrējas. Tādā veidā vienkārši rosinot viņus tur būt un domāt par savu pieaugušā izglītību caur šo platformu. Variants C, ka
Tur veidojas kandidātu saraksti. Jūsu skolotāji vienkārši tur piesakās, jūs viņus neapstiprināt, bet jūs redzat, par kurām programmām jūsu skolotājiem vispār ir tur interese. Un, ja, piemēram, tur ir ļoti liela interese par konkrētu tipu programmu, jūs no tā secināt, varbūt šo mēs iepirksim. Variants vēl B ir, ja, piemēram, ir maza pašvaldība, varbūt ir interese kaut kādā veidā sadarboties ar kaimiņu pašvaldību, bet šeit es nevaru jums palīdzēt, kā jūs iepirktu programmu un kā jūs tur savstarpēji maksāt. Ja jums ir interese vispār par šo domāt, mums tas ir jāzina, vai arī jūs sakat, nē, vispār mēs tā kā dzīvojam tikai paši par sevi un vispār mums nav tādu speciālistu, kas vispār ar šo darbosies. Un skaidrs, ka neba jūs man to atbildēsiet, tāpēc es jums nododu informāciju. Un ļoti lūdzu nedēļas laikā uz projekta e-pastu tomēr atsūtīt jūsu redzējumu pirmais. Labi, tur būs programmu piedāvājums, mēs uz to paskatīsimies. Vairāk mēs neko negribam starā darīt. Vai tomēr jūs gribat kaut kā aktīvāk šo platformu izmantot arī savu skolotāju izglītošanai? Līdz ar to, tad, ja jums ir kādi jautājumi, mans telefons ir pieejams via mājaslapā, Pedagoģa profesionāla atbalsta departaments, tur tas ir. Varat zvanīt, varat jautāt vēl kādam citam. Varat, es nezinu, ja jums iepirkuma speciālists uzdod visādus dīvainus jautājumus, sūtiet arī viņus pie mums. Bet tas mums ir svarīgi šīs nedēļas laikā saprast, kā darīt tālāk. Jo 17. septembrī plānojam tiešsaistes semināru programmu iesniedzējiem. Un tad mums ir jāsaprot, ko mēs sakām programmu iesniedzējiem. Ka jūsu programmas vienkārši būs informatīvas un tur būs tāda mūsu reklāmas vietne, teiksim tā. Vai šīs programmas tomēr jau tad mēs aktīvāk izmantosim? Ja tad tas ir atkarīgs no tāda procedūra, kas viņiem tur tālāk būs vai nebūs jādara. Bet jā, par mūsu pašu organizētām programmām mēs tad vēlamies tās piedāvāt šajā platformā. Jā, es šobrīd teiktu tā, ja jums ir jautājumi, rakstiet, zvaniet, precizēsim. Ja jums ir jau skaidrs viedoklis, tad vienkārši uzrakstiet uz projekta e-pastu, un tad mūsu pašvaldībā mēs gribam tikai informatīvo katalogu, vai mūsu pašvaldībā mēs gribētu arī tajā brīdī, kad šī programma tiek īstenota, skolotāji piesakās caur šo platformu. Variants D, mēs esam atvērti vispār plašāk domāt par to, kā mēs varētu sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām. Labi, šis būtu par staru. Daudz jaunas informācijas no manis, saprotu, bet man ir svarīgi šo visu jums pateikt. Un vēl trešais lielais bloks, kas mūs sagaida, tā kā projekta turpinājumu, ir saistīts ar izglītības satura pārskatīšanu, jo es domāju, to visi ir pamanījuši, ka aizvien vairāk ir vēlme Skola 2030 saturu kaut kā pārskatīt. Pagājušajā gadā mēs devāmies reģionālajos semināros pa novadiem, un arī tur jautājām, ko darīt ar Skolu 2030. Un pamatā ideja bija tāda, ka Skola 2030 projekta tā galvenā doma par to, ka skolēniem vajag mācīties domāt, sadarboties, un tā, tas viss bija pareizi, bet tur ir dažādas, kā lai saka, nianses, piemēram, pārāk tādi nesaprotami sasniedzamie rezultāti, vai kaut kā tur ir par daudz, kaut kas tur kaut kam neatbilst, bet ne tā, ka viss būtu absolūti jāizbeidz un nekad pie tā neatgriežamies. Tāpēc mēs arī skatīsimies, kā šo saturu attīstīt palēnām tālāk. Šobrīd plānojam veidot ekspertu konsultatīvās padomes, kur būtu via metodiķis ir koordinators, bet tur tad ir skolotāju asociāciju pārstāvji, augstskolu pārstāvji, dažādi cilvēki. Un šī gada sākumā, tādā pirmajā pusgadā noteikti vairāk darbosimies visādu datu ievākšanas veidā. Līdz ar to es teiktu, ka pašvaldību jūsu tā loma, ja jums būs kāds viedoklis, ko mums teikt, mēs varētu būt, ka visādus vēl datus gribēsim zināt, ja kaut kādu konkrētību, ierosinājumus. Un tad skatīsimies tālāk, jo mēs ļoti gribētu, ka šī sistēma balstās tiešām uz tādu datu analīzi, uz vajadzību analīzi, nevis uz vienu kādu viedokli, vienu cilvēku, kurš gribētu darīt šā vai tā. Un, protams, ka tad varētu būt, ka varbūt kaut ko mēs precizējam tikai tehniski, kas ir tā ātri,
varbūt kādus esošos sasniedzamos rezultātus vienkārši precīzāk uzrakstām. Protams, mēs neizslēdzam, ka mēs sapratīsim kaut kādas lielākas izmaiņas, ka ir nepieciešams attiecīgi to ieviešanai arī daudz ilgāks laiks. Un ja mēs skatītos laika, to rāmi, tad mēs gribētu sākt ar datiem. Un tad, kad domājam par vajadzībām un priekšlikumiem, tur mēs absolūti redzam sadarbību ar pašvaldību metodiķiem. Un tad jau tālāk šīs padomes vērtētu, saprast, ko ar to darīt. Mēs labprāt, ja nopietnākas izmaiņas gribētu arī ko pilotēt un vispār saprast, cik mēs esam gatavi ieviest. Un tajā brīdī arī ieviešam, tad monitorēt, jo varbūt, ka tomēr vēl tur ir kaut kas precizējams, tomēr tālāk. Tā šīs padomes darbotos. Tā kā, ja ir šāds piedāvājums pieņems nāk, tad arī ticiet, tā ir taisnība, tad sāksim palēnām šīs satura izvērtēšanas procesu. Jā, un tad es domāju, vai man vēl kaut kas bija jāstāsta? Nē, šķiet, ka esam nonākuši pie vienas sadaļas. Man šobrīd ir arī jādodas, diemžēl, kaut kur citur, bet man bija ļoti svarīgi izstāstīt, vismaz cik es spēju pat izdomāt, ka tas būtu saprotami, bet zinot, ka nevienmēr visi saprot vienādi, ja jums nav skaidrs, tad es esmu sasniedzama, mani kontakti ir via mājaslapā, un es ļoti, ļoti gaidīšu atgriezenisko saiti par to, ko darām ar platformā Stars. Kāds ir jūsu redzējums? Kā teicu, nav pareizu, nepareizu redzējumu. Vienkārši balstoties to, kā jūs gribētu. Tad mēs sapratīsim, kas mums vēl ir jāpaspēj izdarīt līdz 17. septembrim. Paldies, Ingu! Lai veicas turpmākajos darbos šodien. Mēs dodamies tālāk. Un vārds Lienai Trūpai. Lūdzu, Lien! Labdien visiem pašvaldību koordinatoriem, metodiķu. Prieks jūs redzēt tiešsaistes seminārā un dalīties arī ar to, kas tad ir aktuāls mūsu nodaļā, kādu mēs esam ieraudzījuši pedagogu profesionālās pilnveides īstenošanu pašvaldībās pagājušajos gados un kādu mēs varbūt redzam to šajā un vēl nākamajos gados. Ja mēs skatāmies nākamajā slaidā, mēs redzam to milzīgo apjomu un tos skaitļus, kuri patiešām ir nozīmīgi, kas tiek saņemti pašvaldībās pedagogu profesionālajai pilnveidei. Kā jūs redzat, vairāk nekā 5 miljoni šim ir paredzēti, un, protams, ka svarīgi jau ir tas, nevis cik daudz tās naudas pašvaldībām ir, bet ļoti, ļoti svarīgi ir domāt par to, kā mēs šo naudu lietderīgi arī izmantojam. Vai mēs organizējam tikai kursus un lai iztērētu finansējumu, vai mēs izpētam savā pašvaldībā pedagogu vajadzības, ieklausāmies skolu vadītājos un saprotam, kas tieši šobrīd un kurā skolā un kurā pašvaldībā tiešām ir visvairāk nepieciešams. Jo, protams, ka šī katra cipara ir cilvēks, kurš kaut ko iemācās un spēj pārnest arī to praksē, un šis rezultāts rezultējas arī skolēna sniegumā. Lūk, un ko tad šī iespēja ir devusi kopumā? Jūs redzat, ka gana daudz šo pasākumu ir īstenots, un ja mēs salīdzinām arī pa gadiem, šiem te diviem mēs redzam arī gan iesaistīto pašvaldību skaita palielināšanos, gan mēs redzam, ka arī profesionālās pilnveides aktivitāšu skaits ir palielinājies. Un kopumā tas ir pieaudzis līdz pat 10%, bet, kā jūs redzat, dati ir par jūnijā un jūlijā iegūti, tā ka šobrīd un vēl līdz gada beigām tie skaitļi vēl būs lielāki. Jā, šis pieprasījums pieaug, taču tajā pašā laikā mēs redzam arī kaut kādas tendences. Mēs joprojām pamanām gana daudz tieši profesionālās pilnveides kursu. Mazāk varbūt ieraugām tādu mērķētu atbalstu konkrētām izglītības iestādēm vai tādai prakses pārnesē. Un, ja mēs skatāmies uz mērķa auditorijām, kurās tad šī profesionālā pilnveide ir īstenota, tad mēs, protams, ka redzam, ka tie ir pedagogi, kāds arī bija mūsu projekta pamatmērķa auditorija, bet neliedzam iespēju arī citiem apgūt šo te profesionālo pilnveidi, un jūs arī redzat, ka parādās gan vadības komandām atbalsts, gan arī atbalsta personālam, gan arī mācīšanās konsultantiem, metodiķiem.
Un, jā, līdz ar to tad jūs pamanāt arī, ka supervīzijas ir kļuvušas vairāk tādas mērķētas, un ka tās auditorijas tiešām ir arī dažādas, ka nav tikai pedagogi, bet tiešām ir izvērtēts tas, ka kādai mērķa auditorijai ir nepieciešams konkrētais atbalsts. Ja mēs paskatāmies tālāk, tad mēs ieraugām arī tās tēmas, par ko šī profesionālā pilnveida pamatā ir īstenot, un jūs jau redzat, ka tie ir tādi vairāk vispārīgi jautājumi, lielākoties par vadības lomu, par līderību, par iekļaujošu izglītību, par arī supervīzijas, par labbūtību, bet varbūt mazāk profesionālā atbalsta tieši mācību jomās un mācību priekšmetos. Un to mēs tā kā ārkārtīgi vēlētos, jo šī tā vajadzīga, par ko skolotāji runā, ka trūkst atbalsta tieši kā īstenot konkrētus mācību tematus, kā varbūt konkrētos mācību priekšmetos kaut ko darīt citādāk, kā attīstīt konkrētas prasmes. Līdz ar to tas ir tas lauciņš, par ko droši vien vērts ir arī domāt jums nākamajam etapam. Ja mēs paskatāmies uz to, kā tad pamatā tas ir noticis, mēs ļoti labi ieraugām, ka pašvaldības aktīvi ir darbojušās un ir izzinājušas izglītības iestāžu vajadzības un ir izzinājušas pilnveides vajadzības arī pašvaldībās. Kopumā jūs redzat, ka diezgan labi, un arī šī profesionālais piedāvājums ir novērtēts labi, gan tas, kas paredzēts izglītību iestāžu vadītāji, gan arī pedagogiem. Bet, protams, ka turpinām darbu, pētam vēl dziļāk un analizējam un tiešām izvēlamies to, kas visvairāk arī ir vajadzīgs. Kas tad mums ir īstenojis pedagogu profesionālo pilnveidu pašvaldībās? Tad mēs redzam, protams, ka pamatā tie ir ārējie lektori, un tādēļ arī ir šis pieprasījums varbūt pēc kvalitatīviem ārējiem lektoriem un pieprasījums arī pēc šī profesionālās pilnveides kataloga. Un gan liels skaitlis un gan aktīvi ir darbojušies arī pašvaldību metodiķi, kuri ir īstenojuši profesionālo pilnveidu izglītības iestādēs, un varbūt mazāk to ir darījuši paši pedagoģi praktiķi vai arī valsts ģimnāziju pedagoģi. Un šeit ļoti aicinātu domāt, tīpaši tās pašvaldības, kurās ir šīs gimnāzijas mums tomēr ir šīs metodiskie centri. Un tas, ko noteikti vajadzētu darīt pašvaldību metodiķiem vajadzētu izzināt līdz detaļai katras skolas un pedagoga vajadzības un pasūtīt pasūtījumu gimnāzijām, jo gimnāzijas principā ir pirmie pamati īstenotāji, kas var iedot vislabāko saturu un kaut vai padziļinātos mācību kursos. Tā kā noteikti novērtējiet to kā resursu, mēģiniet saprast, kādas varētu sistēmas darboties jūsu pašvaldībā sadarbībām ar gimnāzijām vislabākās, bet tas būtu aicinājums aktīvi iesaistīt, lai tiešām tās vajadzības, kas vajadzīgas, un tur, kur jums ir resursi un zināšanas, var arī īstenot. Lūk, un jā, ir vērts domāt arī par tādu varbūt ne tikai ārējo lektoru piesaisti, bet tiešām par tiem resursiem, kas jums savās pašvaldībās jau ir un varbūt bieži netiek nemaz izmantotas. Ja domājam par tādu ilgtermiņu, protams, ka mēs gribētu, un es ceru, ka šobrīd jau esam vai nu ceļa galā, vai nu vēl ceļā ar to, ka pēc profesionālās pilnveides mums ir paplašinājies apmeklētājiem zināšanu loks, paplašinājušās prasmes, ka ir iegūtas jaunas pieejas, kuras praktiski tiek izmantotas stundās, ka pedagogi dalās pieredzē un ir dažādi profesionālie tīklojumi, ir dažādas mācīšanās kopienas un līdz ar to paši pedagoģi jūtas stabili savā darbā un par to ieguldījumu skolēnu izaugsmē. Jā, tālāk tas, par ko vēl mēs gribam akcentēt, mēs esam daudz runājuši un domājuši un arī redzam jūsu iesūtītajās atskaitēs, kādas profesionālās pilnveidas pasākumus mēs īstenojam. Tad gribētos vairāk vēlreiz atgādināt un domāt par jēgpilnu profesionālās pilnveidas plānošanu. Tādēļ esam izstrādājuši tādu 4 soļu modeļi, kas palīdz profesionālo pilnveidu varbūt plānot mērķtiecīgāku, nevis tikai atsevišķu kursu vai semināru kopumu. Un šeit jūs redzat pirmo soli, kas, protams, sākas ar vajadzību apzināšanu un domājam par ļoti daudziem jautājumiem, kādi mums ir dati, vai šīs vajadzības ir vajadzīgas mūsu pašvaldības visām skolām vai dažām, kurai konkrēti kas ir vajadzīgs. Vai tādā veidā, ja mēs šo profesionālo pilnveidu īstenosim pašvaldībā, tā mums uzlabos situāciju. Varbūt, ka tur jāmeklē citi resursi.
Un ja mēs spējam atbildēt uz šiem 4 jautājumiem, ka jā, tad visticamāk, ka tā ir vajadzība un tā ir prioritāte, un to mēs arī izvēlamies. Nākamais solis, protams, ir svarīgi saprast, kāda būs šī profesionālā pilnveides forma. Jūs jau iepriekš arī pamanījāt, ka lielākoties tās ir bijušas tādas lekcijas un kursi un semināri. Tas ir vērtīgi, ja mēs gribam nodot zināšanas, bet mūsu tāds ilgtermiņa mērķis tomēr būtu domāt par to, kā mēs varam attīstīt prakses un nonākt līdz katrai mācību stundai, līdz ikdienai un atrisināt tās problēmas, kas tur ir pamanāmas, un tur gan būs vajadzīgas citas formas, vai tās ir darbnīcas, vai kopienas, vai pieredzes apmaiņa, bet ļoti, ļoti, tā kā domājam un izraugāmies to formu, kura tad mums patiešām būs visiedarbīgākā. Trešais solis mums savukārt paredz formulēt ne tikai aktivitātes, bet arī gaidāmās pārmaiņas, un līdz ar to mums skaidri vajadzētu pašiem arī nodefinēt, ko mēs sagaidām, ko pēc šīs konkrētās profesionālās pilnveides, kāds būs šis sasniedzamais rezultāts, tātad, ko pedagogi darīs citādāk, kas būs uzlabojies mācību procesā, kā tas būs ietekmējis skolēnu mācīšanās rezultāts, tā kā ļoti rūpīgi izvērtēt un izvirzīt šos sasniedzamos rezultātus pret katru no profesionālās pilnveides aktivitātēm, ko mēs piedāvājam. Un savukārt 4. solis mums paredz izvērtēt profesionālās pilnveides ietekmi un rosinām mērīt ne tikai ciparos un dalībnieku skaitā vai apmierinātībā par profesionālo pilnveidi, bet domājot par to, kā iegūtās zināšanas patiešām tiek izmantotas praksē un kā tas ir ietekmējis pedagoga darbu, meklējam rīkus, kā to mērīt, un arī skatāmies šo ietekmi uz skolēnu mācību sasniegumiem, vai šai profesionāla pilnveidē patiešām ir bijis rezultāts. Lūk, un ja mēs skatāmies, protams, atkal atkārtojumam uz profesionālo pilnveidi tādā cikliskā lokā, tad, protams, ka nekas nav mainījies. Sākam ar vajadzību apzināšanu arī šo mācību gadu. Skatāmies individuāli pret individuālām vajadzībām, pret komandu vajadzībām, pret konkrētām skolām, skolu grupām. Domājam par to, kā mēs stiprinām šo te mentoringa sistēmu, pieredzes apmaiņas sistēmu, tīklošanos savā pašvaldības ietveros, arī starp pašvaldībām, piedāvājot tiešām praktiskas darbošanās un izmantojot, protams, arī digitālos resursus un gada beigās izvērtējot vai kādā īsākā periodā un tad atkal sākot no jauna. Tā kā sākam ar to, ka izzinām, ko tad vajag šogad, un ja vēl nav saplānots, tad mērķtiecīgi par to arī plānojam. Tas par pedagogu profesionālo pilnveidi, ko mēs ieraugam un kā mēs gribētu varbūt redzēt, bet par tām aktualitātēm, kas tad mums metodiskajā atbalsta nodaļā ir un ko gribas akcentēt. Arī šajā mācību gadā metodiskā darba prioritātes projektā mums nav mainījušās, kā jūs manāt, tās ir tieši tādas pašas kā pagājušajā gadā, tikai akcenti ir nedaudz citi. Protams, ka mēs nevaram iztikt bez izglītojuma mācību sasniegumu vērtēšanas un aktualizēšanas, jo šie notikumi strauji mainās un vērtēšanā viss kaut kas mainās. Bet tas akcents, ko mēs gribam akcentēt tieši šogad, es teiktu, varbūt turpināt no pagājušā gada, jo to jau arī iesākām akcentēt formatīvās vērtēšanas nozīmīgumu mācību procesā. Un, ja Edijs mums parādīs nākamo slaidu, tad jūs redzat, ka mēs esam aktualizējuši uz šo brīdi mācību skolēnu sasniegumu vērtēšanas kārtības paraugu, un tas nākamās nedēļas laikā būs arī skolotāju digitālajās istabās un mapē, un ja mums gadījumā kaut kas tomēr ministru kabineta noteikumos mainās, tad mums uzreiz būs arī rezerves variants aktualizētā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtības paraugam. Tālāk mēs pagājušā gadā esam uzsākuši gan aktīvu darbu saistībā ar vērtēšanu, arī ar dažādiem semināriem par formatīvo vērtēšanu. Un šobrīd tad mēs turpinām, jo visos mācību priekšmetos vēl tas nav norisinājies. Un tā ka gaidiet arī šogad seminārus par formatīvo vērtēšanu un dažādas meistarklases. Un tuvākais seminārs jau ir 30. septembrī vēstures skolotājiem, kā formatīvi strādāt mācību procesā. Protams, mākslīgais intelekts mums tikai paplašina savas iespējas, un ja mēs pagājušo gadu vairāk fokusējamies vispār uz to,
kādi rīki mākslīgā intelekta ir pieejami pedagogiem, kā šos rīkus pedagogi var izmantot katrā mācību priekšmetā. Izstrādājām arī vadlīnijas, ieteikumus. Jūs redzat visu to klāstu, kas mums tur ir sadarīts, tā ka droši izmantojot pagājušā gada resursus. Šeit tie visi ir pieejami, un šogad domājot par aktualitāti šim gadam, tad šobrīd mēs gribam fokusēties vairāk uz skolēnu, ja pagājušā gadā fokus bija uz skolotāju, tad šogad uz skolēnu. Kā skolēns var jēgpilni un ļoti mērķtiecīgi konkrētos tematos izmantot mākslīgā intelekta rīkus katrā no mācību priekšmetiem. Tā ka tur mums arī būs plānoti semināri katrā mācību priekšmetā un metodiķi arī un citi kolēģi dalīsies gan pieredzē, gan parādīs varbūt to ceļu, kā tas ir iespējams. Pagājušo gadu iesākām arī domāt par tekstpratību. Ļoti daudz skatījāmies, lasījām pētījumus, analizējām un domājām. Un šobrīd esam nokļuvuši līdz tam, par ko jau mēs arī runājām, ka tekstpratība nesākas latviešu valodas un literatūras skolotāja kabinetā, ka tekstpratība tā ir katra mācību priekšmeta skolotāja atbildība, un pats svarīgākais jau ir skolās veidot šo sistēmu, kā šī tekstpratības jautājumi tiek attīstīti, jo, ja katrs skolotājs cīnīsies tikai pats par sevi, tad droši vien, ka tā rezultāta arī nebūs. Un tādēļ esam paredzējuši profesionālās kompetences pilnveides programmas par skolēnu tekstpratības ietvera ieviešanu skolās, kas būs paredzētas izglītības iestāžu vadītājām kopā ar vietnieku, tā lai ir komanda un kas palīdzēs gan arī praktiski modelēt, kā tad šos tekstpratības jautājumus var ieviest skolā. Un esam paredzējuši arī tekstpratības pamatus un metodiku profesionālās izglītības metodiķiem, jo arī viņiem tas ir tikpat aktuāli, kā tas ir vispārējā izglītībā. Savukārt valsts metodiķiem šobrīd arī pašiem vēl notiks mācības, paši vēl analizēsim un domāsim, ko un kā, bet paredzam, ka no janvāra varēsim piedāvāt arī seminārus par tekstpratības attīstīšanu gan pašvaldību metodiķiem, gan arī pedagogiem. Un esam uzsākuši darbu arī pie metodiskā materiāla skolotājiem, skolu vadības komandām un atbalsta personāliem par tekstpratību kā vērtību gan mācībām, gan arī dzīvē. Ja mēs dodamies tālāk, tad tas, ko jūs šeit ieraugāt, par ko runāja arī Inga, par metodiskā atbalsta materiāliem, tad ārkārtīgi liels darbs ir izdarīts, un šajos mācību priekšmetos, ko šobrīd jūs redzat, sadarbībā ar Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti ir tapis vesels klāsts metodiskā atbalsta materiālu pedagogiem, un pamazām tie tiek ievietot, un ja jūs nokļūsiet mapē, tad tur, kur ir metodiskie materiāli 2026, tad jūs līdz septembra sākumam atradīsiet arī visu šo te materiālu. Un tie, kas jau ir paskatījušies, skolotāji jau ir ārkārtīgi priecīgi ieraugot, ka tur ir ne tikai summatīvie pārbaudas darbi 2 variantos, bet arī paredzētas formatīvās vērtēšanas darbi, kas būtiski atvieglo pedagogu darbu. Tādēļ mudiniet noteikti šeit doties savus pedagogus, lai nāk, lai izmanto, un, kā Inga teica, ārkārtīgi svarīgi, ka iesniedz arī atgriezenisko saiti, jo, protams, ka jebko var pilnveidot vēl labāk, un lai tas būtu vēl noderīgāks. Un nākamajā slaidā jūs redzat, kāda ir bijusi šī komanda, kas šos materiālus ir izstrādājusi, tātad gan augstskolu pētnieki, mācību spēku, gan arī skolotāji praktiķi. Tā kā gan zinātniskā ekspertīze, gan pedagoģiskā pieredze tur ir. Un tālāk nākamajā slaidā jūs redzat, ka ir šis 2 gadu uzturēšanas periods, un tad, kad jūs šos materiālus lasīsiet, strādāsiet ar tiem, tad, un redzēsiet, ka tur ir nepieciešami arī kādi uzlabojumi, tad noteikti tur būs tāda sadaļa ziņot publicētājiem, droši rakstiet visus iebildumus, ieteikumus, priekšlikumus, kas nedarbojas, kas nav tā, un ja ir tādas varbūt lielākas pārdomas vai jūs redzat, ka būtiski kaut kā trūkst, un līdz ar to vietiņas tajā sadaļā, kur ziņot publicētājiem ir par maz, tad droši rakstiet visas savas iebildes un priekšlikumus un sūtiet uz projekta e-pasta projekts 4223. Jā, un, protams, ka šis gads sākas arī ar tādām izmaiņām otrās svešvalodas kontekstā, tad
tad, protams, ka arī šeit ir par pedagogiem padomāts, un mapē jūs varat atrast sadaļā programmas paraugi, arī jaunos programmu paraugus šajās te otrajā svešvalodā. Un šonedēļ, ja nemaldos, rītdien ir arī seminārs tieši par to, kas tad šajās mācību programmās ir mainījies, kas tur ir no jauna radīts, jo ir bijušas programmas, kuras nepieciešams bijis tik aktualizēt, un ir bijušas arī tādas, kuras jāizveido no jauna, jo otrās svešvalodas pieprasījums ir palielinās aizvien vairāk, un gan franču, gan spāņu valodā. Šīs te programmas tiek īstenotas jau aizvien vairāk izglītības iestādēs. Jā, un ja mēs runājam šogad par tādu varbūt valsts metodiku un pašvaldības metodiku lomu, tad tas, ko mēs gribētu akcentēt, ka šobrīd laikam mēs to stafeti lielo nododam jums. Jūs esat pusotru gadu, kurš divus, kurš varbūt mazāk stiprinājuši savu pašvaldības metodiku kapacitāti. Un mēs arī esam ieraudzījuši kultūras mākslas jomas konferencē, piemēram, kā pašvaldības metodiki ir kā kopiena, ka viņiem nav vairs vajadzīgs valsts metodikas un ka viņi vislabāk zina, kas viņu pašvaldībās vajadzīgs. Tādēļ valsts metodika loma šogad būs vairāk fokusēta tieši uz kopīgu metodiskā darba virzienu un valsts līnijām, gan tas, ko Inga minēja standarta kontekstā, gan metodisko materiālu izstrādes kontekstā. Savukārt pašvaldības metodikiem ir tā stapete, kurš tagad šobrīd pārzina un orientējas labi visās vajadzībās, arī nokļūt līdz skolotājiem, lai skolotājs tiešām varētu šo praktisko atbalstu arī saņemt. Tātad vēlreiz secinot, tātad valsts metodikas, protams, stiprinās pašvaldību metodikas, bet tā galvenā loma tomēr pašvaldību metodikiem būs nokļūt līdz skolām. Un sadarbības formas tās, kuras arī paši esat atzinuši par lietderīgām, un kuras no mūsu puses arī turpināsim, protams, tie būs dažādi tiešsaistes semināri tajos kontekstos, kad būs nepieciešams runāt par dažādām aktualitātēm un jauno informāciju. Un šobrīd jūs dzirdēt arī no Ingas par izmaiņām, kas ir paredzētas nedaudz mūzikā un Latvijas vēsturē, tad būs šie mūsu tiešsaistes semināri. Protams, ka attiecībā uz mūsu prioritātēm būs arī praktiskie darba semināri un konsultācijas, un, protams, ka digitālais atbalsts, jo uzlabosim vēl arī skolotāju digitālās istabas, ņemsim vērā jūsu ieteikumus, ko jūs tur gribētu redzēt, un mēģināt vēl padarīt tās dzīvākas, pieejamākas, un tā, lai jums tā informācija, kas tur ir, patiešām ir noderīga. Jā, tas par sadarbības formām. Tālāk par tiem tādiem lielajiem plāniem, kurus ir vērts, laikam, jums noteikti piefiksēt arī savos kalendāros, plānojot savu darbu. Tad tās ir tādas 3 lielās tuvākās konferences. Tuvākā jau ir 7. novembrī kultūras un izpratnes pašizpausmes mākslu jomas 3. konference. Plānots, ka tā notiks Liepājā. Un savukārt pagājušo gadu iesākām tradīciju un arī šos pārējos gadus turpināsim, dodot arī atbalstu pašvaldību metodikiem. Līdz ar to 24. februārī ir plānot arī konference pašvaldību metodikiem. Un savukārt martā plānojam pirmskolas un sākumskolas pedagogu konferenci, jo pirmskolas un sākumskolas pedagogiem laikam nekā tāda lielāka nav bijis, un šis pieprasījums ir, un gribas nākt kopā, gribas redzēt šo te pāreju, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ja mēs runājam par aktuālajiem mēnešu plāniem, mēs esam jums solījuši, ka mēs iedosim lielākam laika periodam. Šobrīd gan jums šodien vai rīt saņemsiet septembra mēnesim, bet septembra sākumā jūs saņemsiet arī detalizētu plānojumu līdz pat decembra beigām, lai varat plānot savu darbu, lai pasākumi nepārklājas un lai tiešām jums tas ir noderīgi. Jā, šis tikai nedaudz informatīvi. Inga arī jau ieskicēja, ka mums ir ļoti labi rezultāti starptautiskajos olimpiādes konkursos, bet gribēju tikai atgādināt, ka šobrīd ir apstiprināts un pieejams arī olimpiāžu un zinātnisko pētniecības darbu konferenču kalendārs. Un šeit jūs redzat arī etapus, kā tas ir paredzēts, kuros mēnešos īstenot. Un savukārt nākamajā slaidā jūs redzat šo te laika līniju attiecībā uz skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci. Tas, kas ir jāatceras, ka zinātniski pētnieciskos darbus nepieciešams iesniegt līdz 17. februārim, savukārt
paturot prātā, ka tie ir izstrādājumi atbilstoši vadlīnijām. Gan kvalitātes, gan kritēriji tiek ņemti vērā. Nu, lūk, tas no manas puses arī par aktualitātēm būs viss. Šeit jūs redzat tādu atbalsta materiālu un vietnes, kur ir pieejami mūsu materiāli, kas ir izstrādāti līdz šim, kas jums noder un ērtā veidā varat nokļūt gan skolotāju digitālajās istabās, gan arī skolo LV, gan pie visiem VIA semināru ierakstiem. Tā kā, lai tas jums noder darbā un lai izdodas gan veiksmīgi plānot profesionālo pilnveidu šajā mācību gadā, gan sadarboties ar jūsu skolām un skolotājiem, lai šis gads ir veiksmīgs mums abām pusēm. Lai veicas! Paldies Lienai! Kā jūs sadzirdējāt, mēs būsim tepat, bet mēs bez gala uzticamies jums, jūsu varēšanai, jūsu kompetencei, dodam jums daudz lielāku autonomiju nekā varbūt iepriekš, un noteikti kopā ar jums priecāsimies par visu to, kas izdosies, un ja par ko būs bēda vai neziņa, tad droši meklējiet mūsu rokās, kontakti ir pieejami. Bet nu gan laiks atkal atskatīties uz datiem, jo dati ir tā nepielūdzamā forma, kas nosaka mums, kas tad ir tās mūsu vajadzības, ko mēs nedrīkstam ignorēt, ar ko mums jārēķinās un uz ko mums visiem kopā jāstrādā. Vārds Martai Mikītei, Valsts pārbaudījuma departamenta monitoringa nodaļas vadītājai. Ko tad mums stāsta monitoringa darbos iegūtie rezultāti? Lūdzu, Marta. Jā, labdien! Paldies par iespēju padalīties ar monitoringa darbu rezultātiem. Droši vien visi pamanījāt, ka pagājušā mācību gada noslēgumā aprīlī pirmo reizi notika monitoringa darbi 3. un 6. klasē tekstpratībā, rēķinpratībā un dabaszinātņu pratībā, kā arī monitoringa darbi par vienotas skolas ieviešanas rezultātiem 2., 5., 8. klasē izlases skolās, kas bija šīs bijušās mazākumtautību skolas. Un visi monitoringa darbu uzdevumi, programmas un arī autoru skaidrojošie video par monitoringa darbu saturu ir atrodami VIA tīmekļa vietnē pie valsts pārbaudes darbu uzdevumiem. Esam izveidojuši arī aptauju skolotājiem un vecākiem, tā kā, ja ir kāds, kurš vēlas izteikties par monitoringa darbu saturu, tad visi ir aicināti padot tālāk arī šo saiti uz aptauju, un droši mums tiešām interesē tas, ko raksta skolotāji, ko viņi ir pamanījuši, jo tas ir ļoti noderīgi plānojot arī nākošā gada darbus. Monitoringa darba mērķis ir iegūt objektīvus datus, salīdzināmus datus par mācību satura apguves kvalitāti, jeb tātad par skolēnu sniegumu. Un monitoringa darba rezultāti neietekmē skolēna gala vērtējumus. Tas ir tiešām, lai viņus izmantotu sistēmā un varētu būvēt šo te datos balstītu lēmumu pieņemšanu. Bet tas, kas ir ļoti būtiski, ka dati nav atbilde, dati ir patiesībā tikai sākums, un tie ļauj uzdot jautājumus, kas tad notiek, un tikai liekot kopā ar jums zināmu kontekstu, kurā jūs šos datus skatāties, tikai un kombinējot ar citiem datiem, šos datus var pārvērst tādā izmantojamā informācijā, tiešām plānojot atbalstu. Un, lai tas būtu iespējams, tad pēc monitoringa darbu vērtēšanas beigām tika nosūtīti datu pārskati pašvaldībām, skolu vadībām, un uz skolām tika nosūtīti arī datu pārskati skolotājiem. Tas, ko saņēma skolotājs savam darbam, ir katra uzdevuma vidējā izpilde viņa klasē, salīdzinot ar valsts vidējo izpildi. Tādā veidā skolotājs, skatoties arī šo te autoru sagatavoto video, analizējot darbu saturu, var reflektēt par savu darbu un to, kā ir veicies skolēniem viņa klasē, kuros uzdevumos ir gājis labāk, kur varbūt ir kādas grūtības. Skolu vadība saņēma detalizētus datu pārskatus,
pēc uzbūves ļoti līdzīgas pašvaldību pārskatiem, kurus mēs arī skatīsimies tālāk, bet noteikti šeit arī ir jūsu kā metodiķu loma palīdzēt skolām saprast kaut kādā mērā, kā tad šos pārskatus veiksmīgāk izmantot. Un mēs saņemam ļoti daudz jautājumus, un es domāju, ka arī jūs vai nu jau saņemat vai saņemsiet jautājumus par to, ka cilvēki grib redzēt skolēnu darbus. Tad skolā ir pieejami VPS sistēmā šie te skenētie darbi. Tur gan ir jāsaka, ka ir daži bērni, kuriem nav pieejams šis skenētais darbs, bet tas ir salīdzinoši ļoti mazs procents. Pārsvarā visi skenētie darbi ir pieejami, tā kā, ja skolotāji un skolā grib paskatīties detalizētāk šīs skolēnu atbildes, tas ir iespējams. Tāpat tika nosūtīti arī tabulas ar skolēnu rezultātiem katrā uzdevumā. Tā kā tur var veikt pilnu analīzi, visu, kas vēl interesē papildus tam, ka jau viss tika apkopots šajā te detalizētajā datu pārskatā. Un tad uz pašvaldībām arī tika nosūtīts datu pārskats, un tagad mēs gatavojamies sūtīt vēlreiz šos pārskatus, jo ir jāiekļauj skolēni, kas papildu termiņā veica monitoringa darbus. Un nedaudz iezīmēšu, kas tad ir šajos datu pārskatos, lai būtu skaidrs, kā varbūt ar tiem strādāt un ko darīt. Šeit gan man ir jāsaka, ka šie datu pārskati ir nosūtīti uz izglītības pārvaldēm, uz pašvaldībām, un jums ir jāmēģina, ja jūs gadījumā vēl neesat pie viņiem tikuši, tad viņi ir cauri jūsu pašvaldību jāmēģina dabūt. Un vajadzētu būt, ka tur nav problēmas, bet mēs tā īsti pa tiešo laikam nesūtīsim nevienam, jo tur ir jautājums par datu aizsardzību. Mēģiniet jūs savā pusē dabūt tos datu pārskatus. Un tad, ja galīgi ir kādas ekstrēmas situācijas, tad noteikti dodiet ziņu un skatīsimies, mēģināsim visu noskaidrot. Bet tātad katram monitoringa darbam ir programma. Tas ir dokuments, kurā ir atklāts monitoringa darba saturs. Tai skaitā ir šādas 3 tabulas, kur patiesībā ir norādīts, kāda veida uzdevumi ir darbā. Un tieši šādā pašā veidā ir arī organizēti datu pārskati un šie te rezultāti. Un katram monitoringa darbam tā ir pratības dimensija. Šajā gadījumā man ir rēķinpratības piemērs, un tās ir rēķinpratības dimensijas. Tas ir satura modulis un izziņas darbības līmenis. 3. un 4. līmenis mūsu gadījumā ir apvienots, jo salīdzinoši tik īsā darbā mēs pietiekošā daudzumā nevaram iekļaut 3. un 4. līmeņa uzdevumus, tāpēc augstākais izziņas darbības līmenis ir apvienots vienā kategorijā. Un kas tad ir šajos monitoringa darbu pārskatos? Šis ir satura rādītājs no pašvaldības datu pārskata, bet ļoti līdzīgs ir tātad arī skolām, tikai ja pašvaldībām ir informācija par skolām, tad skolā ir informācija par klasēm. Un gan pārskata ievadā, gan nobeigumā ir arī nelieli apraksti ar padomiem, kā varētu šos pārskatus izmantot, bet pašos datos tātad pirmā daļa ir kopsavilkums, kur ir dati par visu pašvaldību, un otrajā daļā ir atsevišķi rezultāti pa skolām. Jā, tad kopsavilkums ir, protams, pavisam pirmais, ko var skatīties, ir vidējais rādītājs salīdzinājumā ar valsti, skolēnu rezultātu sadalījums, un tas 3. grafiks par to, cik ir skolēni ar zemu, augstu un vidēju sniegumu. Apakšā ir arī apraksti, lai varētu tīri matemātiski saprast, kas tad tur kā ir rēķināts un kas tur ir attēlots. Tālāk ir šāda veida grafiks, kurš, manuprāt, nes ļoti, ļoti daudz informācijas, kuru var izmantot. Tas ir sadalījums katrā no skolām. Šeit tikai būtu svarīgi ņemt vērā, ka atšķirās skolas, vai tur ir skaits, kur šeit, piemēram, ir skola, kur ir 46 skolēni, un tad ir skola, kurā ir, piemēram, kur 8 skolēni.
Un tur, kur ir šis te pavisam mazais skolēnu skaits, tur šie sadalījumi viņi var būt izkropļoti un tā kā statistiski netik precīzi, tāpēc arī viņi ir pelēkā krāsā iekrāsoti. Tas noteikti ir jāņem vērā, interpretējot šos te sadalījumus. Bet tas, ko šeit var redzēt, ka vidējais rezultāts īstenībā varētu būt vairākās skolās diezgan līdzīgs, bet to veido, bet arvien sakot, atšķirās tas veids, kā tas veidojās. Vai ir ļoti daudz skolēnu ar vidēju sniegumu, vai šis vidējais var būt tāds pats, un mums ir vesels liels skaits ar skolēniem ar zemu sniegumu un ar augstu sniegumu. Un to tad var ieraudzīt šajā pārskatā, lai ieraudzītu, kā tad atšķirās īstenībā šīs situācijas skolā. Un jūs, protams, zinot jau, kas tās ir par jūsu konkrētajām skolām, pašvaldībā uzreiz jau varat šo informāciju interpretēt daudz pilnīgāk. Un ar tiem punktiņiem ir attēloti skolēni ar atbalsta pasākumiem. Un tad tālāk tas, ko es rādīju šajā te programmā, ir attēlots arī datu pārskatos un ir rezultāti katrā no satura moduļiem. Atkal salīdzinājumā ar valsts vidējo, un šeit vēl tiem stabiņiem blakus, nevaru ar pirkstu parādīt, stabiņiem blakus ir tie aplīši un kvadrātiņi, un tas ir, kā būtu, ja būtu tikai skolēni ar atbalsta pasākumiem, un kā būtu, ja no šiem rezultātiem izņemtu ārā skolēnus, kuriem ir atbalsta pasākumi. Un ļoti līdzīgs attēlojums tātad pa pratības dimensijām un pa izziņas darbības līmeņiem. Un skatoties šo jau ļoti, ļoti konkrēti saturiski var ieraudzīt, kurās jomās ir kāda vieta izaugsmē un pilnveidē. Kas tad vēl pārskatos? Skolēni ir dalīti 5 snieguma līmeņos, un kas ir ļoti būtiski, katram no šiem līmeņiem ir pievienots arī apraksts, kas tieši šajā darbā nozīmē šis snieguma līmenis. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, interpretējot skolēnu rezultātus pa šiem līmeņiem, arī paskatīties, kuri tie ir uzdevumi, par kuriem mēs runājam, un kuras tās ir prasmes, kas šajā līmenī ir novērtētas, lai šo informāciju varētu saprast tā precīzāk. Un pārskatos ir arī dažādi apkopojumi tieši pa šiem līmeņiem, kāds ir skolēnu skaits, kurā līmenī, salīdzinot ar valsti, un tālāk jau pa skolām arī atsevišķi. Un pa skolām atsevišķi tālāk jau 2. nodaļā. Katrai skolai ir šāds atvērums, kur ir sadalījums, atkal augstzemes sniegums un snieguma līmeņu sadalījums, un atkal šajās 3 programmas kategorijās, 3 satura kategorijās, kas ir satura moduļi, pratības dimensijas un izziņas darbības līmeņi. Šeit man tāds neveiksmīgs piemērs, jo ir skola ar 3 skolēniem, līdz ar to tas sadalījums izskatās dīvaini, bet ja tas skaits ir lielāks, tad tā bilde ir pavisam citādāka. Nu, lūk. Viens, ko var ņemt vērā, interpretējot rezultātus, ir tas jūsu pašvaldības konteksts, bet tikpat svarīgi ir arī valsts rezultāti, tāpēc es pavisam dažas lietas iezīmēšu. Šeit ir redzams sadalījums katrā no darbiem, katrā no snieguma līmeņiem, un ir pietiekoši liels skaits skolēnu 1. un 2. līmenī, kas īstenībā, kam būtu jāpievērš uzmanība, jo īstenībā mēs prognozējam jau skolēnus, kam varētu būt potenciāli iespējams grūtības vēlāk eksāmenos, un mēs varam jau laicīgi plānot šo te atbalstu viņiem, lai nenonāktu situācijā, kad ir 9. klasē jādomā, ko darīt. Tātad, būtiski ir skatīties šos skolēnus ar zemāko sniegumu. Šeit noteikti gribētu uzsvērt, ka tikpat svarīgi ir arī pievērst uzmanību skolēniem ar augstu sniegumu, jo arī viņiem ir savas speciālās vajadzības, un mums ir vajadzīgs augsti kvalificētie speciālisti. Tā kā ir ļoti svarīgi plānot atbalstu arī šiem skolēniem, kuru potenciāls ir jāattīst augstākā līmenī.
Un jā, vēlreiz par to, ka ir svarīgi skatīties saturiski, kas tad kurā darbā, ko šajos te līmeņos nozīmē. Vēl viena lieta, ko būtu svarīgi ņemt vērā, tas gan nav aktuāli visās pašvaldībās, bet pašvaldībās, kurās norisinājās arī vienotas skolas darbi, tas, ko rāda rezultāti, ka atšķirās ļoti skolēnu sniegums no tā, vai viņiem ir šī mazākuma tautību programmu pieredze vai nē. Un, ja šeit mēs paskatāmies, ir salīdzināti, piemēram, 3. klasē tekstpratības darbā rezultāti skolēniem, kuri pirmsskolā ir mācījušies valsts valodā un mazākuma tautību valodā, un tā atšķirība ir nepilni 17% punkti, kas ir diezgan liela atšķirība. Tas noteikti ir jāņem vērā tajās pašvaldībās, kur tas ir aktuāli. Tā starpība ir stipri mazāka. Vienas skolas ietvaros 6% punkti, un tā starpība samazinās arī citos darbos, dabaszinātņu pratībā un rēķinu pratībā jau tā atšķirība ir krietni mazāka. Un 6. klases tekstpratības darbā viņa ir vēl lielāka. Šeit ir salīdzināti skolēni, kuri no 1. līdz 4. klasē mācījās mazākuma tautību programmās un valsts valodas programmās, un tā atšķirība ir 19%. Tā kā domājot par prioritātēm, šis noteikti ir viens no virzieniem, kas ir jāņem vērā. Vēl varētu runāt par to, ka pratības nav izolētas, un viņas ir savā starpā saistītas. Un šis ir būtiski arī domājot par prioritātēm. Un tas, ko ir aprēķinājuši mūsu datu zinātnieki, tie oranžie stabiņi ir tekstpratības ietekme uz citiem monitoringa darbu rezultātiem. Un tā vislielākā ietekme ir bijusi 3. klasē tekstpratībai uz dabas zinību rezultātu. Un tas, ko nozīmē tas 4,9, tātad, ja ir pa 10% pieaudzis sniegums tekstpratībā, tas nozīmē, ka tam skolēnam aptuveni pa 4,9% punktiem pieaug sniegums dabaszinībās. Un tas ir ļoti ievērojami, un tas ir jāņem vērā. Tiešām skatoties arī tos savus rezultātus un domājot par mērķiem un prioritātēm. Zaļie stabiņi ir rēķinpratības ietekme uz dabas zinībām, un vismazākā ietekme šoreiz ir novērota tekstpratības ietekme uz rēķinpratību, kas arī savukārt ir ļoti interesanti, jo, ja jūs paskatījāties rēķinpratības darbus, tad teksta tur bija tiešām daudz, bet tātad tīri statistiski šī ietekme nav tik liela. Jā, tad tuvojoties jau noslēgumam, kas tad jāņem vērā, plānojot metodisko atbalstu? Un tad vēlreiz uzsveršu to, ka tas nav vienīgais informācijas avots, un interpretējot monitoringa rezultātu datus, ir būtiski ņemt vērā kontekstu un citu informāciju, un tikai šādā veidā uz tiem skatīties. Ko jau arī teica tikko Liene, pratība ir plašāka kā viens mācību priekšmets, līdz ar to ir tiešām šis atbalsts jāplāno skolas līmenī, jo neviens latviešu valodas skolotājs viens pats nevar šo lietu risināt. Katrs skolotājs ir tekstpratības skolotājs, un tā arī uz to būtu jāskatās. Un vēlākos gados līdzīgi ir arī ar rēķinpratību, jo patiesībā katrā mācību priekšmetā, kurā matemātika tiek jebkā izmantota, notiek šī te pārnesuma veidošana un rēķinpratības mācīšanās. Tā kā arī rēķinpratība un dabazinība pratība ir jāskatās plašākā viena mācību priekšmeta ietvaros. Monitoringa datus un citus datus var izmantot, izvirzot mērķus, un šos mērķus izvirzot būtu ļoti svarīgi izvirzīt, vienoties savā kolektīvā un ar kolēģiem par tiešām prioritātēm, un ir svarīgi uzreiz jau skaidri noteikt, kā tiks izvērtēts šis progress, vai šis mērķis ir sasniegts vai nē, jo tādā veidā
uz to var paskatīties jau daudz konkrētāk, un tas progresa izvērtējums nevienmēr būs nākamie monitoringa darbi. Tas var būt arī kāds cits veids, kā objektīvi novērtēt, vai tad tiešām izdodas šo te attīstību virzīt. Un ceturtais punkts ir par to, ka nav labu vai sliktu monitoringa rezultātu, jo īstenībā jau katram tie rezultāti ir tādi, kādi viņi ir. Tā ir faktiskā situācija, un tas ir sākuma punkts, ar ko strādāt. Un man liekas, ka tradicionāli ir tāds iespējas, ka, ja tur ir zem tā valsts vidējā, vai ja kaut kur ir, es atvainojos, izteikti kādas problēmas, tad mums ar to ir jāstrādā, un tas tā kā ir skaidrs. Bet arī pašvaldībās, kur visi rezultāti ir virs vidējā, un tur tāpat ir vieta attīstībai, un viņiem vienkārši ir, un šeit vienkārši ir cits sākuma punkts ar saviem izaicinājumiem un sava veida plānošanu. Un vēl papildus tam visam, ko stāstīja arī kolēģi no blakus projekta, tad vēl, kur meklēt informāciju, noteikti gribētu uzsvērt, ka Latvijas Universitātē Starpnozaru izglītības inovāciju centrā top dažādas grāmatas. Un šeit noteikti varētu izcelt šo datu zinātību skolai. Es ticu, ka lielākā daļa jau ir šo grāmatu vismaz redzējuši vai lasījuši, bet viņa ir brīvu piekļuvē, viņa ir pieejama visā pilnā apmērā. LU mājaslapā meklējiet PDF-u, un tur ir īstenībā ļoti, ļoti, ļoti skaidri aprakstīts par to, kā tad šos te datus izmantot pašvaldības darbā un skolas darbā, tā kā šo noteikti var izmantot. Tad ir arī mācību metodikas matemātikā un dabas zinībās, kas arī īstenībā domājot par atbalstu, metodisku atbalstu pratību apguvē, noteikti ir ļoti vērtīgs avots, kur smelties idejas un konkrētus piemērus. Tā kā noteikti, un visas šīs grāmatas ir pieejamas, viņas var pirkt pa naudu, bet viņas ir arī brīvi pieejamas elektroniskā veidā. Tā kā šīs ir ļoti vērtīgi informācijas avoti. Domājot par nākamā gada monitoringa darbiem, mēs, protams, esam arī noskaidrojuši virzienus, kuros mums vajadzētu pilnveidot savu darbu. Protams, ir arī ar saturu saistīti jautājumi, bet ja tieši par norisi, tad par ko ir bijis vislielākais satraukums, ir par monitoringa darbu sagatavošanu divos variantos, un to mēs solam, ka tā tas būs. Līdz ar to nebūs šīs te problēmas ar skolēnu sēdināšanu solos pa vienam. Monitoringa darbi būs divos variantos. Mēs pilnveidosim arī papildināsim monitoringa darbu programmas ar tematiem, kuri nebūs iekļauti monitoringa darbos, jo monitoringa darbi notiks ātrāk. Viņi būs pirms pavasara brīvdienām, līdz ar to vairāki temati tur varētu netikt, vairāki temati nebūs apgūti, līdz ar to balstoties uz paraugu programmām, tiks arī norādīti, kas netiks iekļauts šajos darbos. Un tas, kam ir jāpievērš vislielākā uzmanība, un tur mēs vēl varbūt nonāksim pie plāna, kurā mēs lūksim arī jums iesaistīties, ir skolēnu reģistrācija un dalības atzīmēšana VPS, kas šoreiz bija vislielākais klupšanas akmens. Mēs nenokomunicējām, skolas neatzīmēja pareizi, rezultātā ir ļoti liela aizkavēšanās ar rezultātiem, un šis ir noteikti tas, pie kā ir jāpiestrādā. MK noteikumi nav pieņemti vēl, bet kā jau es teicu, šie ir tie provizoriskie datumi, kad notiks monitoringa darbi, nedaudz ātrāk, lai pirmkārt tas nenoslogotu skolas un tas nebūtu tik tuvu centralizēto eksāmenu sesijai, un otrs arī, lai paspētu rezultātus izmantot jau tekošajā mācību gadā. Paldies! Ja ir jautājumi par datu pārskatiem, par datu pārskatu izmantošanu, par monitoringa darbiem vai
Īstenībā, jā, par monitoringa darbiem un datu pārskatiem, tad droši sazinieties, un mēs ar kolēģiem mēģināsim arī palīdzēt rast kādus risinājumus. Paldies, Martu! Sadzirdējām, ka jūs strādājat rūpēs par mums un rūpēs par augstāku izglītības kvalitāti Latvijā kopumā. Un patīkam dzirdēt, ka jūs esat ņēmuši vērā visus ieteikumus, jo šis bija pirmais gads, kad mēs izmēģinājām monitoringa darbus. Nākamajā gadā jau būs vēl efektīvāk, vēl kvalitatīvāk, vēl mērķētāk. Paldies, Martu, lai izdodas jums un lai izdodas mums visiem kopā, bet vārds Laurai Jomai, valsts metodiķei sociālajās zinībās, lai iepazīstinātu ar datiem, atkal ar datiem, kuri ļauj mums saprast, kur mēs esam realitātē, un dati ir tie, kas mūs virzienā, kur mēs gribam nonākt, un lai arī varam saprast, kas tad tieši ir jādara, lai tur nonāktu, lai teikums nesāktos ar es domāju, vai man šķiet, lai teikums sāktos, kā dati norāda, datu analīzē balstītā pētījumā, mēs saprotam, mēs izvirzām prioritātes un tā joprojām un tā tālāk. Laura, lūdzu, vārds tev. Datos balstīti secinājumi, kas ļauj mums saprast, kur mēs esam un kā doties tālāk. Labdien, kolēģi! Prieks redzēt jūs kuplā skaitā. Zinu, laiks ir ļoti mazs, tāpēc ķeršos uzreiz pie stāstījuma un par aptaujas rezultātiem. Pagājušā mācību gada nogalē jūs aizpildījāt aptauju kopā 296 pašvaldību metodiķi un arī daži koordinātori aizpildīja šo aptauju. Un lielākā daļa no jums mēs redzam, ka ir ar ļoti lielu pedagoģisko pieredzi, bet lielākā daļa tikpat labi ir arī ar mazāku metodiķa pieredzi. Tas nozīmē, ka mums ir jāstiprina vienam otru, ir jāatbalsta, un aicinājums ir apzināt savā starpā, kuri tad jums ir tie kolēģi, kuriem ir 31 gads vai vairāk, vai 11 gadi jau metodiķa pieredzes, un sarunāties savā starpā un arī ar mums kopā ar valsts metodiķiem par to, kā tad mēs varam viens otru atbalstīt, lai metodiķa darbs tiktu veikts kvalitatīvi. Un pagājušā gadā tika iesākti ļoti daudz darbi, kas ir ļoti labi, un ir loģiski, ka kaut kas varbūt šogad ir jāturpina, tad prieks ir redzēt, ka daudzās pašvaldībās ir veikta pedagoģa profesionālās pilnveidas vajadzību izpēte, arī ir iesākti pasākumi organizēt, sadarbības grupas, labās prakses pārnese un arī labās prakses pārnese no citām pašvaldībām un citām pašvaldību izglītības iestādēm. Lai šis darbs vainagotos vēl labāk, protams, ir ļoti svarīgi, ka mēs sarunājamies atkal savā starpā un viens otram arī piedāvājam šīs sadarbības iespējas. Un tikpat labi arī, ja mēs skatāmies uz uzdevumu izpildi, tad lielākā daļa no jums ir atzīmējuši, ka tomēr tie uzdevumi ir vairāk vai mazāk izpildīti. Sarežģītāk pēc jūsu atbildēm ir veicies ar sniegumu līmeņa aprakstiem vai arī ar pašvaldības metodiķu profesionālo pilnveids plānu izstrādi, bet tātad kopīgais redzējums un kā to varētu veikt, kā profesionālos pilnveids plānu izstrādāt, būtu ļoti palīdzošs, un atgādināšu arī to, ka arī mums ir izstrādāts snieguma līmeņa apraksts, kuru, ja nekļūdos, Diana mani labo, bet ir atrodams pašvaldību metodiķu arī digitālajā skolotāja istabā, un droši varat izmantot, ja vēl ir nepieciešams kaut ko precizēt. Sadarbībā ar valsts metodiķiem jūs vērtējat ļoti labi un labi, tuvu 80%. Kas ir paldies jums. Jūs novērtējat arī labi to, ka mēs ieklausāmies jūsu viedoklī, sajūtat, ka mēs sniedzam profesionālu atbalstu ikdienas jautājumu risināšanā.
kā arī saņemat informāciju no mums gan e-pastos, gan digitālajās skolotāju istabās, kā arī redzat, ka mēs esam ieinteresēti dažādu problēmu risināšanā. Ja gadījumā ir bijusi tiešām situācija pagājušā gadā, un mēs to redzam pēc aptaujas datiem, ka jūs esat atzīmējuši, ka nenotiek sadarbība vai arī tā ir nepietiekama, kas var būt iemesls dēļ tā, ka nebija valsts metodiķis tieši konkrēti šajā mācību priekšmetā, tad, protams, aicināšu jūs sazināties ar mūsu nodaļu, un tad mēs jau sapratīsim, kā mēs varam jūs atbalstīt. Jo valsts metodiķi mums ir profesionāli ar ļoti lielu pieredzi un idejas un atrast risinājumus, es domāju, ka varētu katrā situācijā. Bet tātad ir jāskatās, kāds tieši atbalsts jums ir vajadzīgs. Ļoti daudzi no jums ir atzīmējuši, ka jūs izmantojat tieši tiešsaistes seminārus, darba seminārus un konferences un arī konsultācijas. Un tai pašā laikā arī norādījuši par to, ka jūs aktīvi esat piedalījušies un arī dalījušies ar savu labās prakses pieredzi un atzinīgi novērtējuši tieši arī šos tiešsaistes seminārus, darba seminārus un konferences. Taču ir, tad, kad mēs jautājām jums par to, kā tad jūs vēlatos turpināt sadarbību ar valsts metodiķiem, tad izkristalizējās tas, ka jūs vairāk atzīmējāt 4 aktivitātes, ka reizi 2 mēnešos. Zinu, laika maz, bet varbūt jūs varat tērzēt vai ierakstīt. Variants A, ja jūs to uztverat, ka reizi 2 mēnešos notiek 4 aktivitātes. Tas nozīmē informatīvs seminārs, konsultācija, darba seminārs un mācīšanās kopiena, vai tomēr variants B, ka tikai 1 no šīm 4. Tas mums palīdzētu arī valsts metodiķiem izstrādāt savu darba plānu. Tātad A, 4 aktivitātes 2 mēnešos, B, 1 aktivitāte 2 mēnešos, 1 no kādām šīm. Mēs, protams, neizslēdzam iespēju, ka varētu parādīties, ka dēļ aktuālajiem jautājumiem parādās kāds vēl informatīvais seminārs ārpus šī grafika, bet priecātos no jums saņemt šo viedokli. Sadarbība notiek visos līmeņos, un liels paldies pašvaldību metodiķiem, kas iesaistās arī valsts līmeņa pasākumos, kā piemēram signāla vēlēšanās. Ir saite, prezentācijā varēsiet iepazīties vairāk par šo un arī apskatīties, kuras izglītības iestādes tad šogad piedalās, bet pārsvarā tās ir visas vispārējās izglītības iestādes, vidējās izglītības. Un tad sadarbību ar pašvaldības skolotājiem jūs esat norādījuši, ka arī ir ļoti laba. Ir, kur nenotiek vēl joprojām sadarbība, un, protams, ir dažādi iemesli, kāpēc, bet jūs organizējat pasākumus gan klātienē, gan attālināti, un līdz ar to arī esat runājuši par ļoti daudz dažādām tēmām, kas arī sajiet kopā ar mūsu prioritātēm un pārklājās. Arī jūs esat veidojuši, atzīmējuši par profesionālo pilnveidas vajadzībām ļoti daudz lietas, ko jūs vēlētos iegūt. Mēs ņemsim šo vērā, veidojot savu darba plānu, un viennozīmīgi, ka mācību stunda arī būs viena no mūsu aktualitātēm šajā mācību gadā, nākamajā un uz priekšu, jo tā ir aktualitāte vienmēr. Nu, un tad par platformu izmantošanu mēs redzam, ka jūs aktīvi izmantojat tās. Viena būtiska lieta, kas attiecās uz Skolo LV un digitālajām skolotāju istabām, vēl joprojām 10% ir norādījuši, ka jūs neesat reģistrējušies, tad šeit blakām ir redzams, kā jūs varat piereģistrēties digitālajai skolotāju istabai. Svarīgi aiciniet skolas, ja viņiem nav noslēgts līgums, to izdarīt. Direktoram ir jāparaksta iesniegums, un tas nemaksā ne centu. Tikai vienreiz jāparaksta un jāizsūta, un sistēma būs pieslēgta visiem skolotājiem, arī saņemot iespēju ar visiem resursiem. Un tātad signāli, par kuriem mums ir jādomā, ir jūsu vājā sadarbība ar skolotāju grupām. 6,4% ir norādījuši uz to. Tātad ir jādomā, kā atbalstīt, kā veidot dažādu piedāvājumu, lai arī mēs varētu motivāciju skolotājiem vairāk celt. Zemā digitālā iesaiste ir tieši saistīta ar Skolo LV.
aptuveni 35% no jums norāda, ka vēl joprojām nevēro mācību stundas, nodarbības, bet tas ir viss normāli un kārtībā, jo šis ir apusēja vienošanās jums ar pašvaldībām, un līdz ar to tātad tas ir jāizrunā. Un arī 11,5% bija norādījuši par to vājo sadarbību ar valsts metodiķi, kur iespējams problēma ir tajā, ka valsts metodiķa tajā brīdī nebija. Arī valsts izglītības iestāžu vadības komandas ir novērtējuši sadarbību ar jums un piedāvājumu, kā mēs redzam, kopumā tas novērtējums ir diezgan labs. Ir, protams, izņēmumi, kur ir nedaudz kritiskāk, bet šeit arī nāk fona informācija, jeb fona pieredze no iepriekšējiem gadiem, kā jums jau šī sistēma bija izveidojusies pirms tam. Rīgā šī sistēma šobrīd tiek veidota no jauna, tāpēc šī arī ir izaicinājums Rīgai un Rīgas reģionam, bet savukārt mazākās pašvaldībās šī sistēma jau ir no gadiem. Un arī kursu liederību, paldies, jūs izglītības iestāžu vadības komandas ir norādījušas kā diezgan labu. Gaidīsim no jums ieteikumus par to, ko tad vēl vajadzētu uzlabot. Un kā mēs redzam, lielākie izaicinājumi valstī kopumā tomēr ir saistīti ar klasvadību, ar motivāciju, ar pedagogu pārslodzi, un tie ir riski un izaicinājumi, ar kuriem, protams, mums arī turpmāk būs jāstrādā. Dod vārdu, Diana, tev. Jā, paldies, Laurai. Tātad ieskats gan pašvaldību metodiķu aizpildītajās anketās, gan iestāžu vadības komandu aizpildītajās anketās. Izdarīsim secinājumus. Prezentācija jums būs pieejama pašvaldības metodiķu digitālajā istabā. Varēsiet izpētīt, pieņemt secinājumus sev un rīkoties mērķēti tālāk. Vēl, ja nu gadījumā nav atradies laiks vai spēks vai iespēja aizpildīt jums aizsūtīto jau 20. augustā mājas darbu, tad lūgums šodienu laikā aizpildīt Excel tabulu. Jums katram ir sava unikālā saite, katrai pašvaldībai. Lūgums aktualizēt informāciju par pašvaldību metodiķiem, mācību priekšmetos, jomās, un vai nu, lai kā viņi arī nesauktos katrā pašvaldībā, jo mēs visi zinām, ja notiek informācijas aprite, tad notiek sadarbība, un jūs zināt, kas notiek, un mēs zinām, kas notiek. Ja nē, tad tā arī paliekam tur, kur esam. Ļoti svarīga informācijas aprite, tādēļ dodiet mums zināt, dodiet mums skaidrību, kurš jūsu pašvaldībā par ko ir atbildīgs un kā viņu sasniegt. Paldies par kopā būšanu. Šodien atvainojos, nedaudz pārsniedzām laiku, un man gribas novēlēt, lai šī diena jums dod ne tikai informāciju, bet lai ir arī kāda doma, varbūt drosmīga ideja, ko jūs paņemsiet līdzi un īstenosiet, un noteikti, lai jums ir daudz enerģijas jaunajam mācību gadam, jo, kā mēs zinām, pasaulē jau viss ir iespējams, pat neiespējamais, tikai tas prasa maz drusciņ vairāk laika. Paldies, lai izdodas jums un mums visiem kopā. Strādājam, lai Latvijā ir labākā izglītība pasaulē. Paldies! Uz tikšanos atkal citreiz!